Zēns, kuram teica, tu neesi pietiekami labs. Pēc patiesiem notikumiem balstīts par Voltu Disneju. Kādreiz dzīvoja zēns vārdā Volts Disnejs. Viņš mīlēja zīmēt tik ļoti, ka dažreiz aizmirsās pat vakariņas. Viņš zīmēja peles ar apaļām ausīm, pīles ar lieliem knābiem un kaķus, kuri smējās. Kad citi redzēja tikai palēku ielu, Volts iedomājās, kā iela pēkšņi atdzīvojas. Latarnas sāk dungot dziesmu un lietus lāses dejo. Kad Volts paaugās, viņš dabūja darbu avīzē. Viņš domāja, beidzot nopelnīšu pats savu naudu. Varēšu nopirkt papīru, labus zīmuļus, varbūt pat aizvest māsu uz kinoteātri. Taču drīz vien priekšnieks pasauca Voltu savā kabinetā. Uz galda gulēja viņa zīmējumi. Priekšnieks nopūtās un teica: Volt, šeit nav pietiekami jaunu ideju. Tev trūks tā, ko sauc par radošu dzirksti. Mums būs jāšķiras. Durvis aizvērās, Voltam rokās nodarbēja mapīte ar zīmējumiem. Kaklā iemetās kamols un šķita, ka grīda kļuva smagāka. Ko nozīmē jāšķiras, tu vari jautāt? Tas nozīmē, ka Voltam vairs nemaksās algu, un viņam vairs darba nebūs. Nebūs naudas tramvaja biļetei, krāsainiem zīmuļiem un siltai zupai pēc darba. Un vēl viņš jutās tā, it kā kāds būtu uzlicis lielu smagumu tieši virs viņa sirds ar vārdiem: tu neesi pietiekami labs. Tajā vakarā Volts sēdēja uz soliņa. Kapetā tikai dažas monētas. Viņš skatījās debesīs un skumji skaitīja: 1, 2, 3. Vai ar 3 monētām var nopirkt cerību? Viņš gribēja raudāt. Un varbūt viņš mazliet arī raudāja. Bet tad viņš ievēroja mākoņus. Tie izskatījās pēc zvērāboliem, viens pēc peles, otrs pēc pīles, trešais pēc suņa. Volts nodomāja: ja mākoņi var pārtapt dzīvniekos, kāpēc gan mani zīmējumi nevar kļūt dzīvi? Nākamajās dienās viņš sāk strādāt pie idejas, ko cilvēki tajā laikā sauc svešā vārdā – animācija. Kas tas ir? Iedomājies, daudz zīmējumu, katrā mazliet izmainītas kustības. Ja tu šos zīmējumus ātri parādi citu pēc cita, tad izskatīsies, ka zīmējums kustas pa īstam. Tas ir kā spēle ar laiku. Bildes skrien tik ātri, ka mūsu acis saredz kustību. Tas nebija viegli. Rokas sāpēja no zīmēšanas, acis nogura. Dažreiz Volts aizmiga tieši uz galda, kur augstas tējas krūzes rops atsitās pret viņa vaigu. Daudz teica: bērnišķīgi, tas nekur neaizvedīs, bet Volts sev atbildēja: es mēģināšu vēlreiz un vēlreiz. Tad kādā naktī viņš uzzīmē peli ar lielām draudzīgām ausīm un acīm, kas skatās uz tevi kā uz vislabāko draugu. Viņš nosauca to par Miki Mausu. Kad cilvēki pirmo reizi ieraudzīja Miki Mausu, viņi smaidīja. Bērni smējās skaļi, bet pieaugušie smaidīja klusi, it kā būtu atraduši sen pazaudētu prieku. No šīs vienas peles izauga vesela pasaule. Volts ar savu komandu veidoja arvien jaunas multfilmas. Tās ir kā stāsti, kuri top no daudziem zīmējumiem, kas kustas. Vēlāk viņš uzbūvēja Disneylandu, milzīgu prieka parku ar ielām, kas izskatās kā no pasakas, ar vilcieniņu, kas ved cauri sapņainu pilsētu, ar parādēm, kur Miki Maus dod 5 bērniem un pīle Donalds joko ar skatītājiem. Cilvēki ceļo no daudzām valstīm, lai turp dotos kopā ar savām ģimenēm. Tur bērni sprākst smieklos, vecāki atkal atceras, kā ir ticēt brīnumiem, un visi kopā jūtas tuvāk viens otram. Ja tu kādreiz esi redzējis Miki Mausa krūzīti, mugursomu vai multfilmu, tad zini, kāds cilvēks to izdomāja un uzdrošinājās to parādīt pasaulē pat tad, kad viņam teica, tu neesi pietiekami labs. Miljoniem bērnu visā pasaulē smejas un priecājas tieši Volta dēļ.
Viņa izdomātie tēli ir kļuvuši par draugiem, kas palīdz nebaidīties, kad esi bēdīgs un iemāca ticēt labajam. Beigās Volts saprata, ka tas brīdis, kad viņu atlaida, nebija beigas. Tas bija slepenais sākums ceļam, kas atvēra durvis uz pasauli, kurā prieks ir īsts un kopīgs. Ko mēs no tā mācāmies? Kad kaut kas nesanāk, kad kāds pasaka, tu neesi pietiekami labs, tas vēl nenozīmē patiesību. Dažreiz tieši grūtais brīdis ir kā noslēpta dāvana, kas liek atklāt tavu īsto spēku. Pacietība kopā ar mēģināšanu vēlreiz rezultējas ceļā uz kaut ko daudz labāku. Sieviete, kurai teica, tava grāmata nevienam neinteresēs. Uz patiesiem notikumiem balstīts par Joannu K. Rowlingu, Harija Potera autori. Kādreiz dzīvoja sieviete vārdā Joanna. Viņa bija ļoti nabadzīga un bieži vien augstumā sildīja rokas ar krūzīti tējas, kuru nevarēja atļauties saldināt pat ar cukuru. Viņai bija maza meitiņa. Viņas abas dzīvoja mazā dzīvoklītī ar plānām sienām, caur kurām varēja dzirdēt, kā kaimiņi var durvis un aizver logus. Joanna mīlēja rakstīt stāstus. Viņai galvā dzīvoja puika ar brillēm, kurš reiz uzzināja, ka ir burvis. Viņa bija izdomājusi visu viņa pasauli, burvju skolu, draugus, briesmoņus un slepenas durvis, kas atveras tikai tiem, kuri tic brīnumiem. Viņa domāja, ja es šo stāstu uzrakstītu, bērni to varētu izlasīt un justies stiprāki, kad dzīvē ir grūti. Bet bija kāda problēma. Joannai nebija darba. Viņa saņēma tik maz naudas, ka dažreiz nevarēja nopirkt pat vienu jaunu kurpi pāri meitai. Kad meitiņa aizmiga, viņa sēdēja pie loga ar pildspalvu un kladi. Gaisma bija tik vāja, ka burti šķita peldami tumsā. Dažreiz viņa raudāja, nevis par sevi, bet par to, ka viņas sapnis šķita pārāk liels nabadzīgai sievietei. Tomēr viņa nepadevās. Katru dienu viņa uzrakstīja mazliet, vienu teikumu, vienu sarunu, vienu burvju vietu. Galvenais kaut vai mazlietiņu. Kad vēlāk viņa pabeidza grāmatu un ar cerībām nosūtīja to uz izdevniecību. Atbilde pienāca pēc nedēļas. Nē, šī grāmata nav interesanta. Džona nosūtīja to citur, neatkāpās. Atkal nē. Vēl vienai vietai nē. Kopā 12 reizes viņai pateica nē. Toreiz viņa bija tik nogurusi, ka domāja, varbūt viņa tiešām zina labāk, varbūt mana grāmata nav laba. Bet tad viņa paskatījās uz savu meitiņu, kura mierīgi gulēja. Viņas mazā seja bija tik tīra un tik mierīga. Un Joanna nodomāja, ja mana meita reiz saskarsies ar grūtībām, es gribu, lai viņa zina, ka mamma nekad nepadodas. Viņa nosūtīja grāmatu vēlreiz, 13. reizi. Un šoreiz viens izdevējs pateica, labi, izdosim. Grāmatu nosauca Harijs Poters un filozofu akmens. Tā kļuva par vienu no slavenākajām grāmatām pasaulē. Tagad to lasa bērni vairāk nekā 80 valodās, un pasaulē ir miljoniem cilvēku, kas pateicoties Joannas stāstiem, iemācījušies ticēt sev un pārvarēt bailes. Tika uzņemtas filmas, atvērtas grāmatnīcas, un daudzi bērni pirmo reizi dzīvē iemīlēja lasīšanu. Iedomājies, ja Joanna būtu padevusies pēc pirmā nē, Harijs Poters vispār neeksistētu. Neviena burvju skola, neviena pūķu cīņa, neviena brīnuma pasaule. Viens cilvēks, kurš nepadevās, izmainīja miljonu cilvēku bērnību visā pasaulē. Un ko mēs no tā varam mācīties? Kad kāds tev saka nē, tas nenozīmē, ka tu kļūdies.
tas var nozīmēt tikai to, ka pasaule vēl nav gatava tavam brīnumam. Ja tu tici sev un ej tālāk, reiz atnāks diena, kad kāds pateiks jā. Zēns, kurš nerunāja līdz 4 gadu vecumam. Stāsts par Albertu Einsteinu. Kādreiz dzīvoja zēns vārdā Alberts. Viņš bija ļoti kluss bērns. Tik kluss, ka daudz domāja, varbūt viņš nemaz negrib runāt. Kad viņam palika 3 gadi, mamma viņu turēja klēpī un čukstēja: "Mans mazais Albert, kāpēc tu neko nesaki?" Viņš paskatījās uz viņu ar dziļām, domīgām acīm, bet klusēja. Dažreiz viņš veselu dienu sēdēja un vēroja, kā saules stari atstarojas sudraba karotē. Viņam patika skatīties, kā karote spīd, kā gaisma maina krāsu. Citi bērni tajā laikā skrēja, daudzījās, smējās, bet Alberts tikai domāja. Kad viņš sāk iet skolā, skolotājs reiz teica: "Šis zēns nekad neko lielu nedarīs. Viņš ir pārāk lēns, viņš domā citādi." Tas Albertu sāpināja. Viņš jutās kā cilvēks, kurš dzird citu valodu, bet visi apkārt runā skaļi un ātri. Viņš saprata lietas savā galvā, bet nespēja tās izskaidrot ar vārdiem. Viņam šķita, ka doma ir kā zvaigzne, skaista un spoža, bet to grūti notvert rokās. Dažreiz viņš naktī skatījās logā uz debesīm un domāja: kāpēc gaisma vienmēr spīd tik vienādi? Kāpēc zvaigznes nekad nenokrīt? Viņš nezināja, ka tieši šie jautājumi reiz izmainīs visu pasaules izpratni. Kad Alberts pieauga, viņš turpināja meklēt atbildes. Viņš necentās kļūt ātrs vai tāds kā visi, viņš ļāva sev domāt lēni, dziļi un citādi. Un tieši tā viņš atklāja vienu no svarīgākajiem likumiem pasaulē, kā kustas gaisma, planētas un pat laiks. Viņa ideja saucās relativitātes teorija. Tā izskaidro, ka viss visumā ir saistīts – laiks, telpa, kustība, un ka lietas var izskatīties atšķirīgi atkarībā no tā, no kuras vietas tu skaties. Tas bija tik nozīmīgi, ka zinātnieki visā pasaulē sāka mācīties, kā viņš to sapratis. Pateicoties viņam, cilvēki vēlāk izveidoja satelītus, GPS navigāciju un saprata, kā darbojas zvaigznes un melnie caurumi. Tas viss sākās no zēna, kurš ilgi klusēja un tikai skatījās uz gaismu karotē. Dažreiz cilvēki domā, ka esi lēns vai dīvains tikai tāpēc, ka tu domā savādāk. Bet tieši šī savādība var būt tava lielākā dāvana. Lai atklātu ko lielu, nevajag būt ātram, vajag būt dziļam. Meitene, kura gleznoja, kad viņai sāpēja. Stāsts par Frīdu Kālo. Kādreiz dzīvoja meitene vārdā Frīda. Viņa bija dzīvespriecīga un skaļa, ar acīm, kas spīdēja kā 2 melnas pērles. Viņai patika skriet, dejot un smieties kopā ar draugiem. Viņa bija tik pilna enerģijas, ka šķita, nekas viņu nevarētu apstādināt. Bet kādu dienu, kad Frīdai bija tikai 18 gadi, notika smags negadījums. Viņa brauca autobusā un pēkšņi troksnis, gaisma, trieciens. Viss kļuva tumšs. Kad viņa pamodās slimnīcā, viņas ķermenis bija savainots un viņa nevarēja piecelties. Ārsti teica, ka būs jāmācās dzīvot ļoti lēni. Frīdai tas bija grūti. Viņa gulēja gultā un skatījās griestos. Viņai sāpēja, un viņa jutās ļoti vientuļa. Visi draugi bija kaut kur ārā, smējās, dejoja, dzīvoja, bet viņa gulēja viena un klusēja. Vienu dienu mamma piegādāja viņai gultu ar spoguli pie griestiem. Lai tu vari skatīties uz sevi un zīmēt, mamma teica, un Frīde sāka glaznot. Viņa zīmēja savu seju,
savas sajūtas, savas sāpes. Gleznoja ne tikai to, ko redz acis, bet arī to, ko jūt sirds, skumjas, bailes, cerību un mīlestību. Viņas gleznās bija daudz krāsu, sarkanas, zaļas, zilas un oranžas, tādas, kādas dzīve viņai bija atņēmusi, bet viņa atguva ar otu un krāsām. Dažreiz viņa raudāja gleznojot, dažreiz viņa smējās, bet katru reizi, kad viņa uzlika otu uz papīra, viņa dziedināja savu sirdi. Kad viņa izauga, cilvēki sāka pamanīt viņas gleznas. Viņi teica, šeit ir kaut kas īsts, viņas gleznas liek just. Frīda kļuva slavena visā pasaulē. Viņa parādīja, ka skaistums var dzimt no sāpēm, un ka cilvēks var būt stiprs, pat ja viņa ķermenis ir vājš. Tagad Frīdas gleznas atrodas muzejos visās pasaules malās, un cilvēki skatās uz tām un jūt. Tur ir patiesa dzīve. Kad tev sāp, tu vari raudāt, un tas ir labi, bet tu vari arī pārvērst sāpes skaistumā, tāpat kā Frīda. Viņa pārvērta sāpes mākslā. Dažreiz dzīve salauž ķermeni, lai atvērtu dvēseli. Paldies, ka klausījies šo stāstu! Ja tev patika, nospied like un abonē kanālu spiežot subscribe, lai nepalaistu garām nākamos stāstus. Un atceries, zināšanas vienmēr izgaismo ceļu. Tiekamies nākamajā stāstā. Atā!